Es vēlos dot vārdu savai kolēģei Nataļai Preisai, kura mums pastāstīs par darba tiesību aktualitātēm no starptautiskā skatu punkta, tā kā nedaudz paturpināt to, ar ko mums Labklājības ministrijas pārstāvis nobeidza savu prezentāciju. Nataļa, dodu tev vārdu. Paldies, Gita! Sveiciens visiem klātesošiem un tiem, kas vēro mūs virtuālajā vidē. Ikdienā arotbiedrībās es strādāju ar starptautiskām lietām. Tas nozīmē, ka mans uzdevums ir ienest starptautisko tiesību un politiku argumentus un perspektīvas mūsu nacionālo tiesību veidošanā. Un šodien no savas pieredzes vēlos padalīties ar jums par tām aktualitātēm, kuras šobrīd ir vai nu jau definētas, tātad direktīvu priekšlikumiem vai direktīvām, kas ir jau pieņemtas Eiropas līmenī, direktīvām, kas tiek apspriestas, par kuriem notiek aktīvas un karstas debates, un arī idejām jeb tendencēm, kas patreiz ir Eiropas līmenī. Sāksim mēs tieši ar jau pieņemtiem tiesību aktiem, un man noveicās, ka pirmais runātājs Māris jau atviegloja manu darbu un par dažām no šīm direktīvām pastāstīja. Tāpēc dažiem no tiem mēs pievērsīsimies tikai īsi. Pirmais priekšlikums, kas jau bija minēts, tā ir direktīva par minimālo algu. Es vēlos uzsvērt, ka šodien ir vēsturisks notikums, un kur ir 15. novembris, precīzi šodien ir direktīvas pārņemšanas termiņš. Uz šo dienu bija jābūt jau pabeigtiem un gataviem tiesību aktiem. Latvijā līdz galam šīs vēl nav pieņemts tiesību akts, bet, diemžēl, arī virknē citu Eiropas valstu vēl nav pārņemušās šo direktīvu. Un ir viens interesants juridisks sarežģījums. Patreiz Eiropas Savienības tiesā tiek skatīta Dānijas karalistes ierosināta lieta pret Eiropas parlamentu, Eiropas Savienības padomi. Dānija apstrīd šīs direktīvas esamību, jo īpaši apstrīd 4. pantu, kas paredz koplīguma veicināšanas plānu, par ko arī stāstīja Māris savā prezentācijā. Janvārī ir paredzēts ģenerāla advokāta slēdziens par šo lietu. Visi ar nepacietību gaida, kāds tad ir secinājums, kāds būs spriedums, jo gadījumā, ja Eiropas Savienības tiesa secina, ka viens pants, tātad daļēji vai pilnībā visa direktīva neatbilst Eiropas Savienības tiesībām, tad šī direktīva būs atcelta, un šis būs interesants precedents arī visām citām valstīm, kuras būs jau pārņemušās šo direktīvu. Šīs nebūs pirmais precedents. Līdzīgi mobilitātes pakotnes ietvaros viena no direktīvām bija atcelts atsevišķs pants, tāpēc pieredze jau ir, bet jebkurā gadījumā no arotbiedrību puses mēs ceram, ka spriedums noteikti paturēs šo direktīvu pilnībā spēkā. Attiecību uz darba samaksas caurspīdīguma direktīvu Māris jau arī pieminēja to, un patreiz tā ir izstrādes stadijā. Un šodien mums ir arī paredzēta speciālā prezentācija par šo direktīvu, tāpēc es pie tās nekavēšu. Tikai pieminēšu, ka tā paredz pienākumu dalību valstiem izstrādāt metodoloģiju, kā tad mēs varam salīdzināt vienādu darbu un attiecīgi vienādu samaksu. Šī direktīva neparedz vienlīdzīgu tiesību kā tādu, jo šīs tiesības, vienlīdzīgu tiesību princips, vienlīdzīga darba samaksas principi jau ir citās direktīvas, bet šī ir īstenošanas direktīva, kas paredz speciālus instrumentus, kā tad mēs praksē, realitāte varam nonākt līdz reālai darba samaksas vienlīdzībai. Vēl viena interesanta direktīva, kura patreiz ir pārņemšanas stadijā, tā ir direktīva, tā saucamā kvotu direktīva, kuras mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu sieviešu un vīriešu pārstāvību uzņēmumu direktoru vidū. Mēs tagad runājam par vadošiem amatiem, par uzņēmumu padomiem, kur arī jābūt nodrošinātam vienlīdzīgu tiesību principiem, kas, diemžēl, realitātē bieži vien nav novērots arī Latvijā. Ja mēs skatāmies uz uzņēmumu valdēm un padomēm, tad bieži vien šajās padomēs tomēr dominē vīriešu pārstāvi. Un ko paredz šī direktīva? Direktīva paredz, ka ja ir divi vienādi kandidāti atlases procesā, mēs runājam par diviem kvalificētiem kandidātiem
mēs uzņēmumam būtu pienākums dot priekšrocību tam dzimumam, kas ir mazāk pārstāvēts. Un, attiecīgi, Latvijā mēs runāsim par to, kā tad izstrādāt, kā īstenot šo pienākumu. Diemžēl Latvijas kontekstā šī direktīva attieksies uz ļoti mazu uzņēmumu skaitu, jo īpaši to nepiemēro maziem vidējiem uzņēmumiem, kas Latvijas ekonomikas kontekstā ir vairāk nekā 95%. Bet šis būs ļoti labs gan precedents, gan arī tāds piemērs un princips, ko mēs noteikti pēc tam varētu īstenot arī plašāk uzņēmumu vidū. Vēl viena direktīva ir direktīva par uzņēmumu pienācīgu rūpīgu. Angļu valodā to sauc due diligence pārbaudes. Un šīs direktīvas mērķis ir sekmēt to, lai uzņēmumi savās vērtību ķēdēs, darbības ķēdēs ievēro cilvēktiesību un citu starpā, protams, darba pamattiesības. Šī direktīva ir pieņemta, kā jūs redzat, arī samērā nesen, nu pat jūnijā, un mums ir vēl 2 gadi, lai to ieviestu. Ko paredz šī direktīva? Direktīva paredz, ka uzņēmumiem, mēs runājam par pārrobežu uzņēmumiem vai uzņēmumiem, kuriem ir pārrobežu darbība. Tātad uzņēmums, kurš izmanto citās valstīs ražotas detaļas priekš savas gala preces ražošanas. Piemēram, šeit mēs varam iedomāties mašīnu būves procesu. Tātad mēs runājam par šiem uzņēmumiem, kuriem ir kāda pārrobežu darbības vērtības ķēde. Tad šiem uzņēmumiem būs jāveic pienācīgas rūpības pārbaudes, lai pārliecinātos, ka šīs ražošanas process ir atbilstošs cilvēktiesību vides aizsardzības prasībām. Kas ir svarīgi, ja kādā valstī ir cietušie, kuru tiesības ir smagi pārkāptas visā šajā procesā, viņiem būs tiesības vērsties pret šo uzņēmumu un saņemt arī kaitējumā un zaudējuma atlīdzināšanu. Uzņēmumiem ir arī atbildība par to, ka viņi faktiski ir pārkāpuši šo pienākumu pārliecināties, ka darbības ķēde notiek godīgi un ilgspējīgi. Ja mēs paskatāmies, kāpēc tas viss ir vajadzīgs, tad mēs redzam, ka virkne uzņēmumu, tātad ķēdes augšgalā, saņem diezgan labu peļņu uz darba, kas bieži vien trešajās valstīs tiek veikts bez maksas, labākajā gadījumā, vai bieži vien arī ar ļoti smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Un šīs uzņēmums vērtības ķēdes galā, tam uzņēmumam ir jāparedz atbildība par to, ka šī peļņa tiek gūta faktiski ne tikai uz negodīgas konkurences pamata, bet negodīgi un faktiski uz cilvēku ciešanām. Tāpēc no darbinieku perspektīvas šī ir ļoti svarīga direktīva. Šo direktīvu mēs tikko sākām pārņemt, notiek eksperta līmeņa tikšanās, darba grupas, lai pēc tam piedāvātu šo tiesību aktu jau publiskai apspriešanai. Es arī atgādināšu, ka šī direktīva ir cieši saistīta ar kādu citu direktīvu. Tā nav prezentācija, jo tās pārņemšanas termiņš ir beidzies. Mēs runājam par ziņošanas direktīvu, un tā ir pārņemta ilgtspējīgas informācijas atklāšanas likumā, kas ir stājies spēkā nu pat oktobrī. Uzņēmumiem arī ir pienākums publicēt, sagatavot, konsultējoties ar darbinieku pārstāvjiem, sagatavot un publicēt ziņojumus par to, ka to darbība faktiski ir ilgtspējīga, atbilst vides aizsardzības un cilvēku tiesību prasībām. Un arī direktīva, kas bija pieminēta, tā ir direktīva par platformu darbu. Direktīva ir pieņemta faktiski pavasarī, bet tiešām nu pat nesen oktobrī tai beidzot ir piešķirts termiņš, beidzot notika pēdējās arī apstiprināšanas, un tagad mums jau ir skaidrs, ka ir 2 gadi šīs direktīvas pārņemšanai. Kā arī bija minēts, direktīvas svarīgākais punkts ir nodarbinātības prezumpcija, kas paredz, ja
šīs digitālās platformas darbībā, kas ietver arī kādu nodarbināto personu iesaisti, mēs redzam, ka ir kontrole, ka ir subordinācija, ir darba attiecību pazīmes, tad automātiski tiks iedarbināta prezumpcija, ka šīs ir darba attiecības. Un platformai, protams, būs iespējas apstrīdēt šo prezumpciju, bet no darbinieku perspektīvas, no darbinieka, kas ir vājāka puse, ir ļoti svarīga šī automātiskā prezumpcija. Direktīva arī paredz vairākus pienākumus platformām. Šeit jāatgādina, ka bieži vien platforma faktiski ir algoritms, un tas arī sarežģīja lietas. Un tieši tāpēc šīs direktīva paredz platformām pienākumu informēt, ka lēmumi tiek pieņemti automatizēti, jāparedz iespēja šos lēmumus apstrīdēt un jābūt pietiekamiem reāliem cilvēkiem, darbiniekiem, kuri var atbildēt uz jautājumiem, pārbaudīt šos automatizētus lēmumus, sniegt paskaidrojumus un arī komunicēt ar darbinieku pārstāvjiem, informēt, uzklausīt, konsultēt. Vēl viens svarīgs tiesību akts, tā ir regula, kas arī bija pieņemta nu pat pavasarī, mākslīga intelekta akts. Akts ir svarīgs pats par sevi. Tas paredz dažādus aizsardzības pasākumus, lai novērstu mākslīga intelekta radītus riskus, aizsardzību un ierobežojums, piemēram, izmantot biometrisko identifikāciju, aizliegums manipulēt ar lietotāju ievainotību, bet arī cilvēktiesību jautājums, bet šis akts, kaut gan ir ļoti liels solis un ilgi gaidīts, no darba tiesību perspektīvas un arotbiedrību perspektīvas nav pietiekams, un tieši tāpēc ir vajadzīgs vēl speciāls akts, kas būtu arī pieņemts uz īpašas līgumu bāzes, kas risinātu mākslīga intelekta darbību tieši darba attiecību ietvaros. Un arotbiedrības patreiz pieprasa šādas direktīvas tapšanu no Eiropas komisijas. Un pēdējais pieņemtais akts, kas bija jau diezgan sen pieņemts, 2019. gadā, bet šīs akts nezaudē savu aktualitāti, un tieši tāpēc es ļoti gribētu to pieminēt. Tā ir jau starptautiskā līmeņa, tātad Starptautiskās darba organizācijas konvencija par vardarbības un uzmākšanas apkarošanu darba vidē. Šobrīd Labklājības ministrija faktiski novērtē Latvijas darba tiesību atbilstību šai konvencijai, tās normām un prasībām. To Labklājības ministrija dara sadarbībā ar sociālajiem partneriem. Un pēc tam arī būs skaidrs, kādi tiesību aktu grozījumi ir nepieciešami, lai pārņemtu šo konvenciju, un vai Latvija ir gatava ratificēt šo konvenciju. Arotbiedrības jau kopš 19. gada uzstājīgi prasa valdībai šo konvenciju ratificēt, jo mēs uzskatām, tā ir savlaicīga, svarīga, nepieciešama, un Latvija var ratificēt šo tiesību aktu. Ar zaļo ir atzīmēts tas, kur pavisam noteikti būs vajadzīgi pielāgojumi un grozījumi tiesību aktos. Mēs runājam par to, ka konvencija paredz daudz plašāku darba vides definīciju. Mēs nerunājam tikai par faktisko darba vietu, mēs runājam par laiku, pa ceļam uz darbu, mēs runājam par apmācībām, par korporatīviem pasākumiem, tātad par visu to, kas notiek ar kolēģiem arī pēc vai pirms darba. Personas loks ir daudz plašāks nekā to paredz Latvijas darba tiesības. Mēs nerunājam tikai par darbiniekiem. Tas ir faktiski visas personas, kas ir iesaistītas darba procesā. Arī praktikanti, brīvprātīgie personas, kas ir nodarbinātas uz uzņēmuma līguma, iznomātie darbinieki, jebkurš. Un kas ir ļoti interesanti, šī konvencija arī pievēršās ietekmei, kuru atstāja uz darbinieka darba procesu vardarbība, kura notiek personas ģimenē, tātad privātajā telpā, un aicina darba devēju arī pievērsties, atbalstīt un ar apratni izturēties pret šādiem procesiem. Un pāriesim pie otrās sadaļas pie tiesību aktiem, kuri šobrīd ir likumdošanas procesā. Sāksim ar starptautisko līmeni. Starptautiskajā darba organizācijā šobrīd būs divi aktuālākie tiesību akti.
Viens ir konvencija vai rekomendācija, to mēs nezinām, par platformu darbu. Pavisam noteikti tās smelsies daudz iedvesmas no Eiropas Savienības pieņemtās direktīvas, bet iespējams ies arī daudz plašāk, ņemot vērā to, ka lielākās digitālās platformas darbojas tieši ārpus Eiropas Savienības. Un otra konvencija, kuru pabeigs skatīt nākamgad, ir konvencija par bioloģiskiem riskiem darba vidē. Bioloģiskie riski šeit, piemēram, ir viss, kas ir vīrusi, baktērijas. Mēs, protams, runājam par Covid ietekmi un Covid iegūto pieredzi. Un ir plānots, ka tā paredzēs ļoti skaidru darba devēja pienākumu par šiem riskiem, preventīvos pasākumus un arī atzīst to, ka šīs slimības, ja tās kļuva nopietnas un arī ilgstošas, ir pavisam noteikti ir saistīts arī ar sociālo aizsardzību, un tas jau ir daudz darba aizsardzības un sociālas aizsardzības jautājums. Nākamais priekšlikums ir publicēts šī gada sākumā, un tā ir direktīva par Eiropas uzņēmumu padomēm. Eiropas uzņēmuma padomes ir struktūras darbinieku informēšanai, konsultēšanai tādiem uzņēmumiem, kas darbojās vismaz 2 valstīs. Lai nodrošinātu to, ka darbinieki spēj izteikt savu viedokli un ir informēti par procesiem, uzņēmumiem ir pienākums izveidot šīs uzņēmuma padomes. Šī ir direktīva jau kopš 2009. gada, un pa šo laiku ir identificētas ļoti lielas problēmas šīs direktīvas piemērošanā. Un tāpēc šīs direktīvas priekšlikums risinās šīs problēmas. Precizēs informēšanas konsultēšanas definīcijas, paredzēs ļoti konkrētu pienākumu, kā informēšana un konsultēšana ir jāveic pirms lēmums tiek pieņemts. Arī risinās jautājums saistībā ar konfidenciālo vai klasificēto informāciju. Uzņēmumam būs jāsniedz pamatojums, ja šāds status informācija tiek piešķirts un ir atteikums darbiniekiem šādu informāciju sniegts. Tiks risināts jautājums saistībā ar Eiropas uzņēmuma padomes finansēšanu. Piemēram, tādi jautājumi, ja darbiniekiem ir speciāla apmācība, mēs runājam, piemēram, par vairāku valstu starptautisko apmācību, tad kā tiek dalītas finanses, kurš par to maksā, kā tiek saskaņotas šīs finansējums un apmaksa. Un vēl viens svarīgs jautājums arī dzimumu līdztiesība pašās Eiropas uzņēmuma padomēs. Šobrīd tā direktīva ir aktīvā debašu stadijā un turam īkšķus, lai tā arī tiek pieņemta. Vismaz Eiropas komisija apņemas, lai tāda būtu pieņemta. Nevis Eiropas komisija, bet abi Eiropas līmeņa likumdevēji, parlaments un padome. Un nākamais ļoti svarīgs priekšlikums, kuru mēs jau ļoti sen gaidām, tā būtu direktīva par teledarbu un tiesībām atslēgties. Ko varētu risināt šī direktīva? Direktīva pavisam skaidri nodefinētu tiesības atslēgties, bet risinātu arī virkni citu ar teledarbu, ar attālināto darbu saistītu jautājumu. Sākot ar to, kurš tad var pateikt, vai darbinieks var strādāt attālināti vai nē, kuram ir tiesības pieprasīt, kuram ir tiesības atteikt, risinās darba laika uzskaites problēmas, izdevumu kompensāciju, darba aizsardzības jautājumus darbiniekam strādājot attālināti, kolektīvās tiesības darbinieku pārstāvību, datu aizsardzību, darbinieku uzraudzību un arī apmācības. Šobrīd jau ir beigu stadija pirmā konsultāciju fāze starp Eiropas komisiju un sociālajiem partneriem. Gaidām Eiropas komisijas slēdzienu un tad viss pāries otrajā konsultāciju fāzē, un tad mēs faktiski varētu redzēt arī šo direktīvas priekšlikumu. Šobrīd no visiem likumdevējiem ir politiskie signāli, ka šāda direktīva būs. Būtu liels brīnums, lai tāda nebūtu. Jāpievērš uzmanību, ka ir diezgan skaidri valstu tiesību aktos, ieskaitot Latvijas darba tiesības, nodalīts laiks, kad ir darba laiks un ir atpūtas laiks. Un tiesības atslēgties līdz ar to nav nekāda revolūcija, bet problēma ir ar to, ka darba devēji bieži vien interpretē šo pienākumu būt sasniedzamiem, kaut vai neveicot darba pienākumus, kā atpūtas laiku, kas nav apmaksājams. Un tieši tāpēc, ka ir nepieciešams precizēt un skaidri pateikt, ka
pienākums būt sasniedzamam faktiski nenozīmē atpūtas laiku, jo iztrūkst šī pazīme, ka darbinieks var izmantot šo laiku pēc saviem ieskatiem brīvi. Tātad, lai precizētu šo izpratni, ir vajadzīgi skaidri definētas šīs tiesības atslēgties. Tāpēc no darbinieku perspektīvas šis ir ļoti svarīgs tiesību akts, ko mēs arī gaidām. Un es gribētu pabeigt arī ar darba tiesību tendencēm. Mēs runāsim par iniciatīvām, kuras vēl nav noformulētas kā direktīvas vai regulas priekšlikums, bet kuras nākamajā Eiropas komisijas termiņā tiks diskutētas, lai pārtaptu iespējams par šādiem priekšlikumiem. Un pirmais temats, es teiktu, tādas šobrīd Eiropas ekspertu un Eiropas komisijas vidū visvairāk diskutēts, tas ir darba tiesību īstenošanas moments. Darba tiesības vairāk vai mazāk ir labi definētas Eiropas Savienības tiesību aktos, bet ir novērojamas lielas problēmas ar piekļuvu šo tiesību īstenošanai. Un tāpēc tas, par ko šobrīd runā, ka būtu nepieciešams tāds īstenošanas tiesību akts, direktīva, kas atrisinātu vai paskaidrotu dažādus elementus. Un centrā šai diskusijai ir noteikti kolektīvās sūdzības, angliski to sauc par collective redress, kas eksistē diezgan maz Eiropas Savienības dalību valstu tiesību aktos. Tas nav arī Latvijas tiesību aktos, bet kuras ir ļoti būtiskas darbinieku tiesību aizsardzībai. Šie ir elementi, ko potenciāli varētu ietvert šī direktīva. Direktīvas priekšlikums iedvesmai īstenībā ir publicēts ekspertu materiālos un rakstos. Iedvesmai, ja ir interese, apakšā ir arī viena atsauce uz materiālu, ko ir vērts palasīt, kas arī ietver ļoti skaidru direktīvas priekšlikumu. Un es paņēmu no šī priekšlikuma atsevišķus elementus, kas man liekas ir interesanti. Un pirmais, ko es nu pat pieminēju, ir kolektīvās sūdzības. Kāpēc kolektīvās sūdzības būtu svarīgas arotbiedrībām? Līdzīgi kā patērētāju tiesību aizsardzībā, kad mums faktiski neviens tiešā veidā nav pilnvarojis iet un aizstāvēt intereses, bet gadījumos, ja mēs redzam, ka kaut kādā nozarē, kaut kādā uzņēmumā ir smagi darba tiesību pārkāpumi, kaut vai tur, piemēram, strādā migrantu darbinieki, kuri ātri mainās un rotē un kuri nevar kļūt par arotbiedrības biedriem, arotbiedrībai jābūt iespējai iet un pārstāvēt šos cilvēkus un aizstāvēt viņu tiesības. Tas ir vienkāršā veidā, kāpēc kolektīvās sūdzības ir kaut kas tāds, kas ir jāpiemēro visās dalību valstīs. Un ļoti cerams, ka šīs priekšlikums arī tiks atbalstīts. Ja es drīkstu vēl paturpināt, paldies liels. Nākamais elements, ko varētu risināt šī direktīva, ir ļoti skaidra arotbiedrība tiesībā būt par trešo personu visās tiesvedībās, kas skar nodarbināto intereses, juridiskā palīdzība tām personām, kuram nav iespējas pārstāvēt sevi tiesā, bezmaksas juridiskā palīdzība. Ļoti skaidrs princips par tiesvedības ātrumu un novērtēšanu par to, cik ātri ir tiesvedība. Tiesvedības taisnīgums, atzīšana tam, ka darbinieks ir vājāka puse, un šeit mēs arī runāsim par izpildrakstiem, proti pienākumu apturēt pārkāpumu, lai tas neturpinātos. Viens elements, kas jau eksistē diezgan daudz kur Latvijas darba tiesībās, tas būs pierādīšanas pienākums. Sāksim ar kopumā piekļuvi pierādīšanas elementiem, un pierādīšanas pienākums kā tāds, apgrieztais pierādīšanas pienākums, īpaši darba tiesībās, kur darbiniekam būs iespēja tikai faktiski definēt pārkāpumu. Savukārt tieši darba devējiem būs jāpierāda, ka šī darbība, ko veic darba devējs, ir leģitīma, pareiza un taisnīga. Aizsardzība no nelabvēlīgu seku radīšanas gadījumos, ja darbinieks īsteno savas tiesības, un pavisam noteikti kompensācija, zaudējuma atlīdzība un arī sankcijas, jo virkne dalību valstu paredz sankcijas par darbtiesību pārkāpumiem, bet šīs sankcijas uzņēmumiem ir izdevīgākas nekā faktiski darba tiesību īstenošana, un šī direktīva paredzētu, ka dalību valstīm jāpārskata šādas sankcijas un sodi, un jāpadara, lai tie sodi tiešām būtu
atturoši no pārkāpuma veikšanas. Otrā tendence ir, par kuru jūs pavisam noteikti dzirdējāt dažādās diskusijas, ir darba laika samazināšana. Šeit mēs nerunājam vienkārši par īsāku darba laiku. Mēs runājam par īsāku darba laiku, saglabājot esošo darba samaksu. Liela loma šajās diskusijās no ekspertu viedokļa ir tieši koplīgumiem, kas to paredz. Un faktiski tas, ko pasaka eksperti no dažādiem pētījumiem, ka samazinās darba laiks būtiski uzlabo gan darbinieku, gan uzņēmumu produktivitāti. Un faktiski uz tā rēķina samazina izdevumus. Tātad tas, ka it kā ir īsāks darba laiks, atlīdzība paliek esošajā līmenī, tas pašfinansē visu šo procesu. Bet, lai tas viss būtu realitāte, uzņēmumam būs nepieciešams veikt ļoti būtiskus darba organizēšanas gan novērtējumus un arī pārmaiņas, jo bez tā īstenot darba laika samazināšanu nevar. Darbinieku norīkošana. Eiropas komisija ir publicējusi šogad savu ziņojumu par to, kā tad dalību valstis ir īstenojušos darbinieku norīkošanas direktīvu un secinājusi, ka faktiski visas valstis ir diezgan labi pārņemušās šīs direktīvas normu, bet ir atsevišķas problēmas saistībā ar dažādu elementu īstenošanu. Viens no tiem ir darbinieku deklarēšana atbildīgām iestādēm, par ko, lai to risinātu, ir burtiski vakar publicēts regulas projekts par elektronisko deklarēšanas sistēmu. Tātad šīs ir publicēts priekšlikums, redzēsim, kā tas iziet caur likumdevēja debatēm, jo ir diezgan tādi kontroversāli viedokļi no sociālajiem partneriem. Bet faktiski šīs tiesība akts paredzēs pienākumu vienotajā elektroniskajā sistēmā deklarēt norīkotos darbiniekus. Otra problēma ir izpratne par darba samaksas apmēriem, par darba samaksas komponentiem. Un viens no risinājumiem, kas patreiz ir, tas gan vairāk būs tādā pilotu projektu versijā, ir algu kalkulators online sistēma, kurā varēs aprēķināt diezgan ātri, cik tad, ja es sūtu savus darbiniekus uz, piemēram, no Latvijas uz Austriju, cik tad Austrijā konkrēti autotransporta nozarē vai būvniecības nozarē manam darbiniekam ir jāsamaksā minimālā alga vai īstā alga ar visām algas komponentēm. Un trešā lielā problēma šajā aspektā ir apakšuzņēmēju ķēdes un to regulēšana. Šobrīd apakšuzņēmēju ķēdes ir ļoti garas. Faktiski īstenošanas iestādes, administratīvas iestādes netiek galā ar pārbaudēm šajās garajās ķēdēs, kur pavisam zūd, kurš tad ir darbinieka darba devējs, kurš tad ir atbildīgs par nodokļu nomaksu, par darbtiesību prasību izpildi. Un tieši tāpēc Eiropas komisijas ziņojums skaidri pasaka, ka būtu nepieciešami kaut kādi turpmākie soļi, lai regulētu apakšuzņēmēju ķēdes. Iespējams, piemēram, ieviešot solidāro atbildību, par kuru diezgan skaidri runāja eksperti, ka šis būtu labs risinājums. Un šis ir pēdējais slaids. Tas ir idejas vai tie ir priekšlikumi no darbinieku perspektīvas par tiesību aktiem nākamajā termiņā, kuri risinātu problēmas, kas patreiz ir identificētas darba tiesību sfērā. Un pirmā ideja vai pirmais virziens ir publisko iepirkumu virziens. Šobrīd no vienas puses dažādi tiesību akti, kaut vai minimālās algas direktīva, par kuru runājam, paredz koplīguma veicināšanu, bet faktiski publisko iepirkumu direktīvas nav labvēlīgas vai pat otrādi runā par konkurences ierobežojumiem, diskriminācijas principa pārkāpumiem, ja koplīgums tiek izmantots publisko iepirkumu konkursos. Līdz ar to ir nepieciešams diezgan ātri pārskatīt publisko iepirkumu direktīvas, lai atrisinātu šīs pretrunas interpretācija. Ir vajadzīga direktīva par taisnīgu pārēju, par kuru mēs daudz runājam, bet viņai nav ieviešanas instrumentu. Direktīva par psihosociāliem riskiem darba vietā, jo līdz 30. gadiem ir skaidri pateikts, ka psihiskās slimības, garīgas slimības būs slimības numur 1, un tāpēc arī jābūt
jau direktīvai, kas gatavotu darba vietas un darba attiecības tieši šādām tendencēm. Direktīva par mākslīgu intelektu darba vidē, par kuru es pieskaros jau prezentācijas sākumā, un jau minēta starpnieku ierobežošana apakšu uzņēmēju ķēdēs un solidārās atbildības noteikšana. Šīs visas tendences, par kurām nākamajos 4 gados mēs aktīvi runāsim Eiropas Savienības līmenī, un no Latvijas Brīvo arotbiedrību savienības puses pavisam noteikti centīsimies jūs informēt saulaicīgi, lai smeltos iedvesmu un lai būtu gataviem nākamajām starptautiskām pārmaiņām. Paldies par uzmanību! Natāļa, liels paldies par tavu prezentāciju. 2 jautājumi. Vienu jautājumu mums ir iesūtījis mūsu klausītājs, proti tu stāstīji par šo te platformu darbu un savukārt kontekstā ar iepriekšējā runātāja minētajā prezentācijā jau spēkā stājušiem grozījumiem darba likumā par valsts valodas lietošanu. Proti, ja īstenosies tas, ko paredz šī te platformu direktīva, ka būs prezumpcija, ka šis darbinieks ir darbinieks, nevis kā šobrīd viņš tiek prezumēts kā uzņēmējs, ja, mazais uzņēmējs, mazais biznesmenis, tad ja īstenosies šī prezumpcija, tad arī uz šiem te cilvēkiem attieksies šobrīd spēkā esošās darba likuma normas par valsts valodas prasmēm un zināšanām. Es domāju, ka pavisam noteikti tas tā varētu būt, bet varbūt pat ne no darba tiesību viedokļa komentārs būtu, kā digitālajā platformā, izmantojot mākslīgo intelektu un tulkošanas iespējas, varētu būt, ka šīs nebūs tik aktuāls jautājums. Jo patreiz faktiski visi instrumenti paredz iespējas tulkot tekstu, ja mēs runājam par sarunu valodu, jebkuru sarunu valodu, kas ir tekstuāli redzama, to visu varēs pārtulkot ar mašīnu tulkošanas iespējām. Tad, principā, būs jānodrošina, ka šis tulkojums ir kvalitatīvs un saprotams. Jā, tas pavisam noteikti. Par to iespējams būs nepieciešama kontrole, un šeit būs ļoti svarīgs elements arī Valsts darba inspekcijai, kurai ir jābūt aprīkotiem ar nepieciešamiem instrumentiem un arī prasmēm, faktiski pārbaudīt šo darba vidi platformā, kas ir digitālā. Un vēl viens pēdējais jautājums par tiesībām atslēgties. Saki, kā tavuprāt ir šobrīd atbilstoši spēkā esošajam darba likumam, vai no tā jau patiesībā neizriet tas, ka darba laiks un atpūtas laiks ir savstarpēji izslēdzoši, ka jau šobrīd atpūtas laikā būtībā darba devējs nevar uzlikt kādus, atpūtas laikā nevar uzlikt kādus pienākumus darbiniekam, un kā tu vērtē šo kontekstā ar šīm te izsaukuma gatavības dežūrām? Gitu, kā es pieminēju savā prezentācijā, ir ne tikai Latvijas darba tiesībās, bet arī Eiropas Savienības darba tiesībās, tieši kā tu teici, ir izslēdzošs darba, tas ir skaidri definēts, ka ir darba laiks un ir atpūtas laiks. Problēma rodās tādā pelēkā zonā, kad darbiniekam beidzās darba laiks un darbinieks neveic pienākumus, bet faktiski darbiniekam ir jābūt sasniedzamiem, būt jāpieejamiem caur telefonu, WhatsApp, caur citiem kaut kādiem komunikācijas līdzekļiem, ko darba devēji interpretē kā atpūtas laiku, jo pienākumus tu neveic. Savukārt arotbiedrības saka, ka šis ir darba laiks, tāpēc, ka darbinieks nevar pilnībā izmantot šo laiku pēc saviem ieskatiem. Faktiski darbinieks nevar aiziet mežā lasīt sēnes, tāpēc, ka tur var nebūt zonas, nevar kaut kur aizbraukt, kur viņš nav pieejams. Tāpēc tas nav pilnībā pēc saviem ieskatiem izmantojams laiks. Un, ja tas tāds laiks nav, tad tam laikam ir jābūt kaut vai kaut kādā mērā kompensējamam. Un, lai to visu atrisinātu, ir nepieciešams ļoti skaidrs precizējums, jo interpretācija atšķirās. Tas, ko es no tevis dzirdu, tu patiesībā darba koplīgumu šajā gadījumā var izmantot kā tādu risinājumu, vienojoties par to, ka, piemēram, laikā, kad darbiniekam ir izsaukuma gatavība,
tad attiecīgi par to tiek izmaksāta kāda papildus kompensācija, lai tāds, teiksim, apmierinājums sniegts finansiāls darbiniekam un par tām neērtībām. Un arī patiesībā klausoties tevi, šis te jautājums par saīsināto normālo darba laiku, kur iniciatīva šobrīd ir, arī to var ietvert darba koplīgumos, un es zinu, ka ir ļoti daudzi koplīgumi Latvijā, kur ir noteikts saīsinātais darba laiks, piemēram, kur piekdienās ir nedaudz īsāks darba laiks. Bet, Natāļa, saku tev lielu paldies!